Labvakar vēlreiz visiem, kas šobrīd ir pieslēgušies un kas arī klausīsies, skatīsies šo semināru atkārtojumā. Šodien mums jau ir apziņas līmeņa paplašināšanas 19. seminārs, un mēs šodien runāsim par atzimšanas, jeb viņu sauc arī par reinkarnācijas likumu, kas ir dievišķais likums, kas nav nekur, nekādā saimā, nekur nav apstiprināts, un tajā pašā laikā visi šie dievišķie likumi strādā, un tieši tāpatās kā pa laicīgiem likumiem, kad saka, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības, tieši tas pats attiecās arī uz dievišķiem likumiem, tas, ka mēs varam kaut ko nezināt, tas neatbrīvo mūs no atbildības, tāpēc labāk tomēr ir zināt. Nu, tad sāksim ar pirmo jautājumu. Kāds vispār ir visuma pastāvēšanas likums? Un visuma pastāvēšanas likums nosaka to, ka nekas nestāv uz vietas, ja viss mainās, nekas nav galīgs, ja noteikts, ja viss visu laiku mainās, un tas ir visās jomās, tas ir gan jūsu darbā, gan jūsu personiskajā dzīvē, gan valstī, gan pasaulē, ja. Šis laiks vispār ir ļoti būtisks ar to, ka pārmaiņas visā pasaulē un visās jomās notiek ļoti strauji. Jā, teiksim, tie, kas arī valsts iestādes, kas mēģina savā jomā ieviest kādas pārmaiņas, saskarās ar dažādu pretestību, kas atkal izmaina politiku domas un viss tiešām ļoti ātri mūsdienās mainās. Un tam tā tas arī ir jābūt, ja, jo tam vecajam ir jāaiziet, jaunam ir jānāk vietā, un visas šīs pārmaiņas pamatā arī ir uz to, ka to iepriekšējo kārtību, kas varbūt bija pat ļoti laba, bet tomēr viņi ir jāmaina, jo bērni mainās, cilvēki, vecāki mainās, ja tiešām cilvēce mainās, līdz ar to tās metodes, kas strādāja 10, 20 gadus atpakaļ, mūsdienās vairs tik labi nestrādā vai vispār nestrādā. Bet tas būtiskākais ir, ka jāsaprot ir tā, ka tā vecā iznīcināšana nenozīmē, kad viss mēs noliedzam veco, jo principā uz vecā bāzes veidojās tas jaunais, no tās pašas enerģijas, no kuras sastāvēja vecais. Tātad nekur nepazūd vecais. Vecais vienkārši pārveidojās un kļūst jauns. To mēs arī redzam, teiksim, mūzika, ja? Teiksim, Mocarta, Beethovena mūzika, kas radīta jau ir cik simtus gadus atpakaļ, mūsdienās skan, bet viņi skan arī tādā modernā stilā. Tā pati melodija, ja, bet skan jau tādā modernā stilā. Viņi skan arī klasiskā stilā, ja, bet ir jau, kā saka, šī mūzika jau pielāgota jau arī, kā saka, mūsdienu paudzē, ja. Nekas nerodas ne no kā, ja. Nav tā, ka no tukšuma pēkšņi kaut kas rodas. Un nekas arī neaiziet nebūtībā, tāpēc arī nevajag uztraukties, kādreiz cilvēki kaut ko rada, un viņiem liekas, es pavelti to es radījis, tas aiziet nebūtībā. Nē, viņš varbūt šajā posmā netiek izmantots, netiek novērtēts, bet pēc kaut kāda laika, varbūt pēc 100 gadiem, varbūt 200 vai vairāk, pēc kaut kāda laika, var sanākt tā, ka, jā, tās idejas sāk īstenoties, ja, kas varbūt tās tiešām 100, 200 gadus atpakaļ netika sabiedrībā pieņemtas. Ja. Piemēram, es kopā ar kolēģiem attīstu sirdsapziņas skolu, un mums neiet viegli, tādā ziņā, ka mums nav telpas, un mēs tur visādos veidos meklējam iespējas, lai varētu tās telpas dabūt vai nopirkt vai kaut kādā citādā veidā. Un mums neiet viegli, un brīžiem man tā sajūta ir, kad vai man izdosies to projektu visu, kā viņš ir iecerēts un izsapņots, vai tiešām es paspēšu šīs dzīves laikā to visu izdarīt. Un tad es tā pie sevis domāju, ja nepaspēšu kaut kādu iemeslu dēļ, nesanāks,
tad es zinu, ka to iespēju dos varbūt nākamajā dzīvē. Nu, ka tā visa doma, kas ir izdomāta, viņa nekur nepazudīs. Nu, neizdarīšu es, izdarīs cits kāds aiz manis, ja, bet izdarīs, ja. Tā kā nav tā, ka viss tas, kas ir izdomāts, ka tas aizies kaut kur nebūtībā. Nē, tas īstenosies, jautājums ir tikai kad un kas to īstenos. Vai Dievs dos iespēju man pašai to īstenot kādā no nākamām dzīvēm, vai to izdarīs citi cilvēki, bet tas notiks, ja. Tātad pēc būtības ir jāsaprot tas, ka mainās tikai pastāvēšanas ārējā forma, un mums cilvēkiem mēs arī to redzam, mūsu ķermenis arī mainās. Ja mēs esam kā bērni, ja, tad mēs pieaugam, un tad mēs novecojam, ja, un lai kā tur mēģina visādos veidos cilvēki, kas ļoti cīnās par to, lai tas ķermenis būtu jauns un negrib novecot, ja, bet ķermenis noveco, jā. Tur neko nevar izdarīt. Var jau tur taisīt tās drosmīgās plastiskās operācijas, bet tas cilvēks jau vairs neizskatās ar tām plastiskām operācijām dabīgs, ja viņš jau ir mākslīgs. Bet tā ir katra cilvēka izvēle, kurš grib tā darīt, lai dara, bet pēc būtības no vecuma izbeigt nevar neviens. Tātad visuma pastāvēšanas likums ir nemirstība, ka nekas nevar nomirt pēc būtības, viss ir mūžīgs. Cilvēks ir svētā trīsvienība, gars, dvēsele un ķermenis. Gars ir cilvēka patiesā būtība, un tieši gars ir tas, kas ir mūžīgs, kas kā saka, turpina dzīvot no dzīves uz dzīvi. Mēs zinām, ka mirstīgs ir mūsu fiziskais ķermenis, bet tas ir vienīgais, kas ir mirstīgs. Ja kā tāds vecs metālīts, ko mēs noliekam skapī vai atdodam uz izgāstuvi, ka mums viņš vairs nav vajadzīgs. Ja. Cilvēks, jeb cilvēka gars precīzāk, pārvietojas starp fizisko pasauli un smalko pasauli, un šī pārvietošanās notiek miljoniem reižu, līdz cilvēks sasniedz tādu apziņas līmeni, kad viņš iziet ārpus reinkarnācijas rata un vairāk neiemiesojas patiešām mūsu planētas Zeme. Kristietībā, jā, viņi noliedz šo te reinkarnāciju, uzskatot, sakot, kad gars ir mūžīgs, un viņiem arī ir taisnība, jo gars patiešām ir mūžīgs, tikai, lai patiešām vairāk gars nenāktu iemiesojumā, garam ir dzīves laikā jāsasniedz, Budas Jēzus apziņas līmenis. Ja cilvēks patiešām dzīves laikā sasniedz Budas Jēzus apziņas līmeni, tad viņš tiešām vairāk nepārdzimst uz planētas Zeme un turpina evolūciju uz citām planētām, citos visumos. Tātad gan Jēzus, gan Buda pēc saviem pēdējiem iemiesojumiem uz planētas Zeme arī turpina savu evolūciju, un viņi to turpina ugunīgajā pasaulē, ja atceraties. Iepriekšējos semināros es stāstīju, ka pavisam ir 3 pasaules, ir fiziskā pasaule, ir smalkā pasaule un ugunīgā pasaule. Ja? Tātad tie cilvēki, kas ir jau sasnieguši Jēzus Budas apziņas līmeni, viņi dzīvo, un evolūcija turpina ugunīgajā pasaulē. Bet tie cilvēki, kurus mēs tā kā pazīstam, mūsu radinieki, kas ir miruši un tā tālāk, viņi turpina evolūciju smalkajā pasaulē. Ja? Un tur arī ir līmeņi augstāk, zemāk. Paklausieties iepriekšējos seminārus, kurus par to stāstīja. Ja? Un, ja mēs atgriežamies, teiksim, pie šī ļoti augstā apziņas līmeni, kas ir Jēzu un Budam, ja, tad arī viņiem būs jābūt šajā ugunīgajā pasaulē un jābūt saistībā tomēr arī ar planētu Zemi. Tik ilgi, kamēr uz planētas Zeme būs iemiesojamā cilvēka, kas ar viņiem ir saistīti. Un kas tad ar viņiem ir saistīti? Ar Jēzu ir saistīti visi tie cilvēki, kas ir kristietībā. Un es domāju, arī tie cilvēki, kas varbūt nav kristietībā, bet kas tiešām Jēzum tic, seko Jēzus vērtībām, seko tai garīgai praksē, ko Jēzus mācīja, tad tie visi ir saistīti ar Jēzu, un Jēzus atbildība ir, kā saka, no smalkās, no šīs ugunīgās pasaules palīdzēt
šiem cilvēkiem tik ilgi, kamēr viņi arī attīstīsies apziņas līmenī līdz Jēzum. Ja? Un tikai tad, nu, kā saka, viņš sagaidīs visus savus sekotājus ugunīgajā pasaulē, tikai tad viņš varēs kopā ar sekotājiem doties tālāk augstākos līmeņos. Ja? Un tieši tas pats attiecās uz Budu. Budam ir budisti, kas seko, ja, tātad, un Buda ir ar šiem budistiem arī saistīts, ja. Kamēr viņam ir jāsagaida, kamēr šie te viņa skolnieki, sekotāji arī sasniegs apziņas līmeni, tādā pašā līmenī kā Buda, un tad varēs turpināt evolūciju tālāk. Kas tad notiek pēc fiziskā ķermeņa nāves? Tātad, tad, kad cilvēka fiziskais ķermenis mirst, tad no fiziskā ķermeņa atdalās gars kopā ar dvēseli. Un gars, varētu teikt, nu, tādā vienkāršā valodā runājot, saplūst pilnībā ar dvēseli kopā, jeb, varētu teikt, kā ieelpo dvēseli sevī, ja, tā būtu precīzāk, un dodās uz smalko pasauli. Kā jau es teicu, ja gars ir savā apziņā jau tik augstu ticis kā svētie cilvēki, ja, kas, nu, var teikt, svētie cilvēki ir apguvuši visas mācības, kas ir jāapgūst uz planētas Zemes, tad gars iziet cauri smalkajai pasaulē un dodās uz ugunīgo pasauli. Ja. Nu, tālāk jau tas, kas notiek ar šo garu ugunīgā pasaulē, vai viņam liek hierarhijā augstāk stāvoši gari atgriezties uz zemes un pildīt savu misiju, vai viņš dodās kaut kur tālāk, ja nu to nosaka hierarhija, kas ir augstāks apziņas līmeņa gari. Bet nu, skaidrs ir tas, ka tas ir tas, uz ko mums katram ir jātiecās, un ko mēs arī sasniegsim. Tas visos lielos skolotāju mācībā ir pateikts agrāk vai vēlāk, bet mēs visi sasniegsim arī svēto cilvēku līmeni, apziņas līmeni un dosimies tālāk, jo to nosaka šis likums, ka nu, ir visu laiku jābūt evolūcijai. Ja? Protams, varbūt arī pretējais virziens, cilvēks var ne tikai attīstīties, bet arī degradēties un tā tālāk, bet tik un tā visu laiku ir process, visu laiku ir pārmaiņas, ja cilvēks ir degradējies, tad viņam vienalga dod iespējā kaut kāpt pa trepītēm uz augšu. Ja? Tātad tas būtiskākais ir saprast, ka mūsu dzīve nebeidzas reizē ar fiziskā ķermeņa nāvi, un lielie skolotāji saka, ka tāda nāve vispār neeksistē, bet ka nāve ir tikai tāds kā robežstabiņš starp dzīvēm, starp piemiesojumiem. Un tieši tāpēc arī pats nāves atnākšanas brīdis cilvēkam ir patīkams. Tas ir līdzīgi kā, kad mēs katru vakaru laižamies miegā, nu, ka vēl esam nomodā, bet jau laižamies miegā, mums ir ļoti patīkams sajūta. Tieši tāda ir patīkama sajūta, kad atnāk nāve. Tā kā nāve nekad neatnāk ar sāpēm, ar ciešanām, līdz nāvei var būt, kad cilvēks ir slims vai ir kaut kādas fiziskas sāpes vai cita veida ciešanas, ja, līdz nāvei, bet nāves brīdis ir patīkams, tur nav nekā slikta, kaut arī cilvēki ļoti baidās no nāves. Tātad, jebkurš mirstošs ķermenis izjūt svētlaimi, tāpēc arī daudzi smagi slimnieki lūdz Dievam, lai Dievs viņus ņem pie sevis, lai atbrīvo no ciešanām. Tieši tāpat arī svētie cilvēki, kuriem ir ļoti augsts apziņas līmenis, viņi arī īstenībā lūdz Dievu, lai tas ņem viņus pie sevis, jo viņi jau zina, kāda svētlaime viņus sagaida pēc nāves, un viņi uzskata, ka vispār dzīvošana uz zemes, ka tas ir nu, tāds ļoti smags pārbaudījums, nu, jā, viņi īpaši lūdz Dievam, lai ņem pie sevis, jā. Tomēr mēs zinām arī tādu faktu, un īpaši Latvijā tas ir diezgan nepatīkami cipari, ka ir cilvēki, kas atņem sev dzīvību. Un izdarot pašnāvību. Nu, lielo skolotāju mācībā ir ļoti skaidri pateikts, ka cilvēka nāvei ir jābūt dabiskai.
Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam atņemt pašu savu dzīvību, lai cik grūti mums klājās, un arī citi nedrīkst mums atņemt dzīvību. Dabiska nāve ir tikai tad, kad cilvēka ķermenis pats pārstāja darboties bez ārējas iedarbības. Protams, mēs zinām, ka šobrīd ir karš Ukrainā un citās pasaules vietās, un daudziem cilvēkiem tiek atņemta dzīvība, un viņi nomirst nedabīgā nāvē. Ja viņi tiek nogalināti, nošauti vai kaut kādā citādā veidā, tā ir nedabīgā nāve. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem viņi nav izdzīvojuši savu dzīvi un ka viņiem būs jānāk atpakaļ iemiesojumā. Ja? Bet sliktāk, protams, ir vēl, kad cilvēks pats sev atņem dzīvību. Šobrīd diezgan vairākās valstīs notiek šīs diskusijas par eitanāziju, kad cilvēkam bija arī Latvijā liels, es negribu teikt, ka skandāls, bet skaļi apspriests jautājums, kur viens vīrietis, kuram bija onkoloģiska slimība, vēzis, un viņam bija ļoti liels ciešanas, sāpes, un viņš lūdza cilvēkus sabiedrību saziedot naudu eitanāzijai, lai viņš varētu aizbraukt uz Šveici un izdarīt eitanāziju, kur tas tiek atļauts. Jā. Un cilvēks saziedoja viņam ļoti ātri to naudu, bet tad arī ļoti sākās tās diskusijas, arī man uzdeva jautājumu par to, vai tas ir pareizi. Ja? Un es, protams, skaidroju, ka tas nav pareizi, kad drīzāk ir jālūdz palīdzība no tiešām mediķiem, lai nebūtu tik smagas ciešanas ar tām sāpēm, bet kad tomēr Dievam ir jāizlem, kurā brīdī viņš ņem pie sevis. Pēc tam es dzirdēju, ka šis cilvēks nav aizbraucis uz to Šveici un ka viņš ir tiešām arī nomiris, bet tādā ziņā, kad brīdī, kad Dievs viņu paņēma, ka viņš neveic šo eitanāziju. Un pēc būtības ir tā, ka ja eitanāzija notiek pēc paša cilvēka brīvas gribas, tā arī ir pašnāvība. Ja? Tā arī ir pašnāvība, jo Dievs savu šo cilvēku pie sevis neņem. Un pašnāvības gadījumā svētlaime netiek piedzīvota, ja, jo tiek piedzīvotas milzīgas ciešanas par pieļauto nepareizo izvēli. Ja, ka tu, nevelti arī kristietībā tiek uzskatīts, ka pašnāvība ir lielākais grēks, ja, bet tas nav tikai kristietībā, tas ir visās reliģijās. Nav neviena, jā, mēs zinām, kad ir šie terora akti, kur tiešām cilvēki labprātīgi veic terora aktus, uzspridzinot savu ķermeni un vēl citus, kas tur tūmā ir. Tā arī ir pašnāvība viennozīmīgi, bet šie cilvēki, kas veic šos terora aktus, viņi nav apgūši dievišķo zinātni, jā, tur, tā ir jāsaka tumsu spēku ietekmēti, pārliecināti, viņi veic šo te pašnāvību, jā. Pašnāvības gadījumā var teikt, ka cilvēks bēg no problēmām un līdz ar to arī nenotiek viņa garīgā izaugsme, jo atcerēsimies to, kāpēc mēs vispār esam nākuši iemiesojumā. Mēs esam nākuši iemiesojumā, lai augtu garā un tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir jāaug garā, tie cilvēki, kas ir izdarījuši pašnāvību, viņi no fiziskā plāna gars pārvietojas, protams, uz smalko plānu, bet paliek pašā apakšā. Astrālajā plānā, kas ir smalkā plāna apakšējais plāns, ir smalkais plāns, astrālais plāns. Un, tas ir tā kā mums cilvēkiem ir cietums, tad astrālais plāns arī ir tāds smalkā plāna cietums. Ja? Un viņi netiek augstāk, un viņi ļoti ātri tiek sūtīti atpakaļ iemiesojumā uz zemes. Cik es zinu, tas var notikt gada līdz 3 līdz 5 gadu laikā, kad viņi nāk atpakaļ iemiesojumā uz zemes, bet nāk smagākos apstākļos. Bet mācības viņiem ir jāapgūst tās pašas, kas iepriekšējā iemiesojumā, tikai smagākā vidē. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc, tiešām kā lai pasaka, tā ir kļūda, liela kļūda, un tāpēc arī, par cik tā ir liela kļūda, tad viņi smagos apstākļos ir jāizpērk. Un
tieši tādēļ arī pašnāvība tiek uzskatīta par pašu lielāko kļūdu no visām kļūdām. Un es domāju, ja cilvēki, kas ir veikuši pašnāvību, ja viņiem tas būtu izskaidrots, ja viņiem būtu izskaidrots, kas notiek pēc nāves, kas notiek pēc pašnāvības, ja, viņi neizdarītu to. Viņi neizdarītu pašnāvību, jo viņi apzinātos, ka viņi pēc būtības ar pašnāvību neko nerisina. Jo kāpēc viņi dara pašnāvību? Viņi grib aizbēgt no problēmām, plus vēl viņi grib arī atriepties. Nu, ne visos gadījumos, bet daudzos gadījumos cilvēki grib atriepties tiem, kas paliek, ja, ar pašnāvību. Bet ja viņi zinātu, kādas sekas būs šai viņu izvēlei, nu varbūt ne 100% visi, bet liela daļa noteikti to neizdarīt. Bet, diemžēl, mūsu izglītības sistēma tā kā nepieļauj, kad mācīt bērniem par šo te reinkarnācijas likumu, jo tas zinātniski it kā nav pierādīts, kaut gan es šodien jums, ja viss sanāks, arī gribu parādīt mazu video no mūsu pašu Latvijas dokumentālās filmas, kur ir pierādījums to, ka tomēr pārdzimšana notiek. Bet par to, kad veikšu teoriju, tad par to video. Tātad, tad, kad jūs patiešām identificēsiet sevi ar to, ka jūs sapratīsiet, ka jūs esat nemirstīgi, un tieši domāsiet par to nemirstīgo daļu, kas ir jūsu gars un dvēseli, jo fiziskais ķermenis patiešām ir mirstīgs, ja, tad jūs vairāk pārdomāsiet savas izvēles tagadnē, jo jūs zināsiet, ka jūsu izdarītās izvēles tagadnē ietekmēs jūsu nākotni un ietekmēs arī jūsu nākamās dzīves apstākļus. Un, ja jūs to sāksiet apzināties, arī jūsu evolūcija būs arvien sekmīgāka. Teiksim, es patiešām varu atzīt, ka es diezgan bieži padomāju par to, par savu nākamo dzīvi. Es bieži domāju par to, kā es ar savām izvēlēm tagadējā dzīvē, nu, kādu es pamatu bruģēju tai nākamajai dzīvei. Tātad mūsu dzīvība ir mūžīga, bet mēs mainām formas. Mēs varam vienā iemiesojumā būt vīrietis, otrā iemiesojumā sieviete, sieviešu dzimumu pārstāvja, un mēs vienā iemiesojumā varam būt kurpnieks, un otrā iemiesojumā karalis. Ja? Nu, mēs iepazīstam ļoti dažādas šīs te profesijas, mums var būt ļoti dažādi izskati. Vienā iemiesojumā mums var būt ļoti skaists ķermenis priekš tiem laikiem, jo skaistums tas arī ir relatīvs, ja katrā laika posmā ir skaistuma etalona atšķirīgi, ja, teiksim, 300 gadus atpakaļ par skaistu sievieti uzskatīja sievieti, kurai ir pietiekam kuplas formas, ja, tādas, kas mūsdienās atkal uzskata par skaistu sievieti, kur ir slaida, ja, bet vairākus 100 gadus atpakaļ tādas sievietes neviens mākslinieks negribēja gleznot, jo bija svarīgi, lai būtu sievišķīgās formas. Jā. Un tāpēc var būt tā, ka cilvēks, teiksim, piedzimst priekš tiem laikiem it kā skaistā formā, un atkal piedzimst priekš tiem laikiem it kā neglītā formā, jā, iepazīstot dažādas šīs attieksmes un tā tālāk, jā. Un tā kā jūs tiešām pārstāsiet domāt, ka šī dzīve ir pirmā un pēdējā, kā saka, viena iemiesojuma kategorijās, jūs tad arī spēsiet pacelties pāri jūsu dzīves kņadai, jūsu dzīves problēmām, un jums būs vieglāk pārvarēt tos grūtos brīžus, ar kuriem jūs saskaraties. Mēs visi saskaramies ar grūtībām, mums tikai katram ir savādāks tās grūtības, bet saskaramies mēs visi ar grūtībām. Nav neviens tāds, kas ir pasargāts no grūtībām. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti atbildīgiem par katru iemiesojumu. Jā, mums jābūt atbildīgiem par šo iemiesumu, jo mēs zinām, ka pēc šī iemiesojuma beigās, kad mūsu fiziskais ķermenis nomirs, mūsu gars atstās mūsu fizisko ķermeni un dosies uz smalko pasauli, un mums būs jāatskaitās par visu to, ko mēs esam vai neesam izdarījuši šīs dzīves laikā, jo
pirms mēs nācām iemiesojumā, mēs arī daudz ko apņēmāmies izdarīt. Man pašai ir tāda sajūta, ka es esmu ļoti daudz apņēmusies izdarīt. Nu, apmēram kā te pasakā, kad gribu to, gribu šito, gribu to, ja. Man ir tāda sajūta, ka es esmu ļoti daudz apņēmusies, un tāpēc arī es tā cenšos, cik nu man ir spēka un iespējas, ja, nu, tā kā pildīt to, ko es esmu sapratusi, tos uzdevumus, kurus Dievs man ir uzticējis. Ja tu neesi izpildījis to, ko apņēmies izpildīt pirms iemiesošanās, tad pēc fiziskā ķermeņa nāves ir diezgan sāpīgi atzīt augstākajiem spēkiem saviem pavadoņiem, nu, saviem skolotājiem, savu neizdarību un šo veltīgi notērēto laiku iemiesojumu laikā. Tiešām ir žēl, ka ļoti daudz cilvēku nezin šīs lietas un patiesībā dzīvi nodzīvo ļoti neliederīgi. Un tāpēc tie cilvēki, tie gari, nu, kas ir nonākuši smalkajā pasaulē un saprot, ka viņi nav izmantojuši tās iespējas, kas viņiem tika dotas, viņi ļoti lūdz saviem pavadoņiem, lai vēlreiz atļauj viņiem nākt iemiesojumā, ka viņi vēlreiz mēģinās apgūt tās mācības un izdarīt tos uzdevumus, ko ir apņēmušies. Un dažiem dod to iespēju, dažiem nedod. Bet mēs, kas šobrīd esam visi iemiesojumā, vispār tiekam uzskatīti par otragadniekiem, kad mēs kādreiz esam tie, kas esam saņēmuši iespēju, jo iepriekšējās dzīvēs mēs esam laikam notraulinājuši tās savas iespējas, ja neesam visi izdarījuši kā nākās, ja. Tāpēc šajā laikā, jā, ir ļoti daudz otragadnieku iemiesojumā. Nu, un tad, protams, rodas jautājums, nu, kā tu tur īsti ir, ja mēs pārmiesojamies, vai mēs visu laiku satiekamies ar saviem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem. Un, jā, tiek uzskatīts, ka no iemiesojuma uz iemiesojumu mēs pārējām kompleksa bariņos, un tomēr mēs nepārējām 100% visi kopā. Mums katram ir vibrācijas, protams, ka mēs satiekot cilvēku, ja mēs ar viņu esam tikušies jau iepriekšējās dzīvēs, mēs viņu tā kā atpazīstam. Nu, tāda sajūta, kad ir tādi tuvi gari, kaut arī pirmo reizi tiekās, jā. Nu, teiksim, viss šīs te pirmās mīlestības, iemīlēšanās no pirmā acu skatiena un tā tālāk, jā. Nu, tad tie ir tie pierādījumi, jā, kad ir patiešām gari tikušies jau iepriekšējās dzīvēs. Tuvinieki, draugi, kolēģi, klienti, piegādātāji, jā, varētu būt, ka daudzi no viņiem ir gari, ar kuriem mēs esam tikušies jau iepriekšējās dzīvēs un vienojušies par kopīgu nākšanu iemiesojumā, bet ne visi. Jā, tā tad daļa, jā, bet ne visi. Tie cilvēki, kas mūs visvairāk sāpina iemiesojuma laikā, nu, varētu teikt, ka atrodoties smalkajā pasaulē, viņi visvairāk mūs mīl, jo viņi ir piekrituši nākt iemiesojumā un mūs sāpināt, lai mēs augtu garā. Ja? Un tāpēc viņi pirms iemiesošanās, nu, tik ļoti mīlēja mūs, lai piekristu mūs sāpināt, lai tikai mēs attīstītos. Protams, ka viņi to neatcerās, un arī mēs neatceramies, ka ir bijusi tāda vienošanās, bet tas ir ļoti būtiski vienmēr atcerēties tajos sāpīgajos brīžos, ja kāds cilvēks jūs ļoti sāpina, tad ziniet, ka īstenībā jau garu pasaulē starp jums varbūt ir pat ļoti, ļoti liela tuvība. Jo pirms iemiesošanās mēs kopā ar pavadoni sagatavojam mācību plānu, lai apgūtu jaunas mācības un atstrādātu arī, protams, savu slikto karmu, jeb negatīvo enerģiju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums katram ir mācību plāns. Jums noteikti ir šajā brīdī interesi, nu kā varētu uzzināt, kāds tad ir mācību plāns, un es jūs varu iepriecināt, ka jums nav jāiet ne pie viena zīlnieces, ne gaišraģa, ne pie viena tur skolotāja, lai uzzinātu savu mācību plānu. Jums vajag vienkārši tikai paņemt papīra lapu un uzrakstīt stabiņā visu to, kas jums kaitināja un joprojām kaitina savos tuviniekos, vecākos, brāļos, māsās, nu jau
partnerī, bērnos, ja, tātad un tālākos rados, visu to, kas jūs kaitina svešos cilvēkos, un visu to, ko jūs būsiet uzrakstījuši, tās ir mācības, kas jums jāapgūst šīs dzīves laikā. Jā, tā kā ļoti vienkārši. Dzīves laikā apmēram 50% sastapto cilvēku ir gari, ar kuriem mēs esam patiešām tikušies iepriekšējās dzīvēs, bet 50% ir gari, ar kuriem mēs tiekamies pirmo reizi. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka ja mēs tiktos no iemiesojuma uz iemiesojumu tikai ar gariem, ar kuriem mēs esam tikušies iepriekšējās dzīvēs, tad mēs neattīstītos, jo mēs būtu tādā kā, tiešām tādā savā kopienā, varētu teikt, un mēs tur, kā saka, maltos un attīstība nenotiktu. Tā tas ir arī dzīvē, teiksim, ir valstis, kuras stingri uzskata, ka precēties drīkst tikai ar tās valsts iedzīvotāju, bet tajā pašā laikā tās, kuras ir mazas valsts, kur maz iedzīvotāji, ir sapratuši, kad tas, kā lai saka, asinis neattīrās, ja, kad bērni piedzimst ar īpašām vajadzībām un ka tomēr ir vajadzīga, lai jebkurā valstī, jebkurā tautā ienāktu tomēr arī citas asins, tātad sveštautieši, ja. Cits jautājums, kādās proporcijās, bet tas ir priekš cilvēces evolūcijas īstenībā, ir pat vajadzīgs, jā. Un, ja šī reinkarnācija notika kopā tikai ar pazīstamiem gariem, tad attīstība, cilvēces attīstība kļūtu ļoti lēna un kaut kādā brīdī pat apstātos, jā. Es, protams, neesmu no tiem cilvēkiem, kas ļoti, pareizāk sakot, es pat esmu no tiem cilvēkiem, kas tiešām cīnās par Latvijas neatkarību, lai Latvija nezaudētu, lai nebūtu tā, ka Latvijas kaut kādā brīdī vairāk nav. Un mēs esam tik ļoti mazskaitlīgi, tāpēc es, protams, esmu par to, ka ir ļoti svarīgi veicināt dzimstību un tā tālāk, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka mēs nevaram pavisam pa 100% aizvērt durvis arī sveštautiešiem. Un līdz šim jau tā arī ir tas bijis, ja mēs jau latvieši neviens neesam tādi absolūti tīri, ja, teiksim, ja es kaut vai paskatos savu dzimti, tur pa mātes līniju, pa tēva līniju, ja, oi, tu man tur parādās gan poļi, gan zviedri, gan vācieši, gan ebreji varētu pat būt un tā tālāk, ja, tā kā, nu, tas būtu interesanti, es zinu, ka tagad taisa tos DNS tur analīzes un analizē, kādas tur tās tautības, kuram cik tur ir un daudz un cik tur tie procenti. Vienā ziņā būtu pat interesanti, bet jā, tajā pašā laikā, protams, mums ir arī pienākums rūpēties par savu valsti un darīt visu, lai mūsu valsts netiek iznīcināta, ja pati sevi neiznīcina, jā. Es jau minēju to, ka kristietība noliedz reinkarnācijas likumu, tajā pašā laikā Bībelē arī kādreiz bija runāts par reinkarnāciju, un arī esošajā Bībeles redakcijā var atrast daudzas vietas, kur tiek runāts par pārdzimšanu, piemēram, es Ijāba grāmatā skaidri tā kā saprotu, kad šī te Ijāba nelaime, kad viņam visi bērni gāja bojā un valsts nodega un tā tālāk, ja, un ka tas bija saistīts ar viņa iepriekšējo dzīvi, ar viņa karmu, ko viņš tādā veidā atstrādāja, bet, protams, es runāju ar kristiešiem, kas atkal savādāk interpretē Ijāba grāmatu. Bet Ijāba grāmata nav vienīgā vieta, ja tie, kas ir tā ļoti rūpīgi Bībeli lasījuši, ir vairākas vietas, kur var saprast, ka iet runa par pārdzimšanu, par reinkarnāciju, tikai netiek lietot šis termins reinkarnācija, jo savādāk tas tiek aprakstīts, jā. Un dzīvās ētikas mācībā, kas ir dota no lielajiem skolotājiem, pat ir minēts ļoti konkrēts laiks, kad pārdzimšanas jēdziens no Bībeles tika izņemts ārā, un tas notika 6. gadsimtā, ja 553. gadā
pēc Kristus 2. Konstantinopolis koncilā. Pierādījumiem noteikti ir jābūt Vatikānā. Noteiktajā viņiem ir Vatikānā šī slepenā dokumentu, nezinu, kā viņu nosaukt, ja. Tur noteikti jābūt ir tam. Es ļoti cerēju, ka esošais Romas pāvests atklās kristietībai šo vēsturisko notikumu un ka kristietība līdz ar to kļūs pieejamāka daudz plašākam lokam, bet pagaidām izskatās, ka laikam nē, ka šis Romas pāvests izskatās, ka laikam nebūs tas, kas to atklās, bet es tomēr ticu, jo to neviens cits nevar izdarīt, to var izdarīt tikai Romas pāvests, pamatojot, izskaidrojot sabiedrībai, kāpēc tajā laikā tā bija, kāpēc tika izņemta ārā reinkarnācija no Bībeles. Un tā, kad to izskaidrot, es nedomāju, ka tas radītu kaut kādas problēmas, bet tajā laikā izņēma ārā tieši tā iemesla dēļ, ka tā laika baznīca baidījās, ka cilvēki saprastami, ka viņi ir mūžīgi, ka viņi nevarēs baznīca pār cilvēkiem valdīt. Ja, jo tajos laikos, protams, baznīcā bija ļoti liela, vislielākā ietekme, ja, uz cilvēkiem. Baznīca visu noteica, kas un kā. Mūsdienās jau ir pavisam savādāk, un tieši tāpēc, ka mūsdienās ir pavisam savādāk, man liekas, ir īstais brīdis atklāt šo vēsturisko faktu. Bet, tas nav mans jautājums, tas ir tiešām kristiešu līderu jautājums. Kāpēc cilvēks neatceras savas iepriekšējās dzīves? Īstenībā tas ir ļoti humāns jautājums, jo es domāju, ka arī jūs, ja jums kāds piedāvātu atcerēties šīs dzīves sliktos brīžus, kad jūs teiktu, nē, es to negribu, ja, ka jūs esat priecīgi, ka jūs esat aizmirsuši šīs dzīves sliktos brīžus un ka jūs viņus nemaz negribat atcerēties. Bet ja jūs vēl atcerētos iepriekšējā dzīvē pieļautās smagās kļūdas un tā tālāk, ja, tad droši vien, ka mēs lielākais vairums nokļūtu psihoneiroloģiskā slimnīcā, jo mūsu psihe vienkārši to nevarētu izturēt, ja. Bet tajā pašā laikā, jā, ļoti daudzi cilvēki netic cilvēka pārdzimšanai tieši tāpēc, ka viņi saka, ja jau cilvēks pārdzims, tad taču, jā, kaut kas ir jāatcerās no iepriekšējām dzīvēm. Un tas iemesls, jā, kāpēc Dievs mums ļauj neatcerēties iepriekšējās dzīves, ir ļoti humāns, lai mums tās atmiņas netraucētu attīstīties garā. Jo iztēlojieties, ka, piemēram, jums šobrīd esat nodibinājuši ģimeni ar vīrieti, kurš iepriekšējā dzīvē jūs ir nogalinājis un spīdzinājis un vēl nesko darījis, ja? Un ja jūs tagad to uzzinātu, ka tas vīrietis ir jūs nogalinājis, spīdzinājis, vai jūs spētu ar šo vīrieti šajā dzīvē harmoniski dzīvot, pie katra mazākā strīda jūs atcerētos, tu taču man iepriekšējā dzīvē arī nogalināji un tā tālāk, ja? Un arī pašam cilvēkam būtu ļoti grūti, dzīvot ar apziņu, ka es esmu nogalinājis, ja? Tāpēc tas tiešām ir no Dieva puses ļoti humāni, ka mēs neatceramies, bet tajā pašā laikā nav tā, ka neviens neatcerās. Tomēr ir, kas atcerās, un latviešu valodā pat ir iznākusi grāmata, bet tā ir tulkota no ārvalstīm, kur ir savākti no dažādām valstīm pierādījumi, kur cilvēki atcerās kaut ko no savas iepriekšējās dzīves un aizbrauc, teiksim, uz to vietu, uz citu valsti vai pilnīgi, un konstatē, ka tiešām tas cilvēks, kas nekad tur nav bijis, viņš stāsta, ka tur ir tāda liela, tur ir tas un šitas, un aizbrauc, un tiešām tur tas viss ir. Bet tas pamatā ir ar cilvēkiem, kuri ir gājuši bojā nelaimes gadījumā vai mākslīgi radītā nāvē, teiksim, nogalināt viņu, vai, var sakot, par ātru pārtraukta viņa dzīve, ja? Un tāpēc īpaši mazi bērni, bet ne tikai atcerās kaut ko no iepriekšējās dzīves, bet iet runa par tiem bērniem, kuriem tiešām tā iepriekšējā dzīve ir pārautā negaidīti
un tā tālāk. Un šādu piemēru es arī gribēšu jums parādīt. Man viss sanāks tehniski. Arī Latvijā ir mums tāds viens pierādījums, bet par to pēc tam, kad būšu izstāstījuši teoriju. Tātad, ja cilvēks ir sasniedzis apziņas līmenī, kad jau spēj izprast nepatīkamo situāciju sniegtās mācības, tad viņam pašam arī sāk nākt atmiņā notikumi, diemžēl negatīvi, nepatīkami notikumi, jo šie notikumi gaida piedošanu. Par to es varu teikt arī no savas pieredzes, ka pēkšņi es atceros kaut kādus notikumus, kas ir bijuši tur, es nezinu, 20, 30 un vairāk gadus atpakaļ, un es pa viņiem biju aizmirsus, un pēkšņi viņi pilnīgi izpeld un atgādina man, un tad es saprotu, jā, Elvita, tu savā apziņā esi sasniegusi to līmeni, lai saprastu šos notikumus, jo tajā laikā tu viņus nesaprati, tu pieļāvi kļūdas. Un Dievs tev dod iespēju saprast un palūgt piedošanu un tādā veidā no savas atmiņas, kā saka, izdzēst šos nepatīkamos notikumus. Bet, lai to varētu izdarīt, ir ļoti svarīgi apgūt tiešām dievišķos likumus un mācības, jo citādi cilvēks neizprot, kāpēc notika tā, kā notika, un kāpēc viņam bija jāpiedzīvo ciešanas. Jā, tātad arī tieši tāpēc es šodien un turpmākās nodarbības mēs daudz runāsim par dievišķajiem likumiem un dievišķajām mācībām no dažādiem aspektiem skatoties, no dažādām pusēm. Jo tas ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi tieši mūsu garīgajai izaugsmē. Tie cilvēki, kas jau ir sasnieguši augstu apziņas līmeni, viņi spēja atcerēties savas iepriekšējās dzīves un arī redzēt nākotni, jo viņi ir nokārtojuši dzīves eksāmenus un iemiesojumi atrodas tieši tāpēc, lai pat palīdzētu citiem nokārtot viņu dzīves eksāmenus. Diemžēl šobrīd ir diezgan daudzi cilvēki, kas piedāvā tādu pakalpojumu, kā aizvest cilvēku uz iepriekšējām dzīvēm un tā tālāk, ja. Tur gar man jāsaka, ka tur varētu būt apmāns, bet, tā ir tāda lieta, ko nevar neviens nepierādīt. Nevar pierādīt, ka tas ir apmāns, un nevar pierādīt arī, ka tā ir patiesība. Es teiktu, ka nevajag paļauties īpaši, vēl tur neskāda nauda jāmaksā par to, lai jūs kaut ko uzzinātu par savu iepriekšējo dzīvi. Es ieteiktu jums tomēr pašiem augt garā, un tad, kad jūs būsiet sasnieguši vajadzīgu apziņas līmeni, Dievs jums parādīs. Dievs jums pašiem parādīs, kas tad tur bija tais iepriekšējās dzīvēs un kas gaida jūs nākamajā dzīvē, jo Dievs jums to parādīs tajā brīdī, kad jūsu psihe būs tam gatava. Man pašai personīgi bija tāda pieredze ar vienu sievieti, kura visu dzīvi mēģināja sabiedrībai parādīt, ka viņa dzīvo ļoti materiāli situētu dzīvi, kaut gan patiesībā viņai bija ļoti grūti ar naudām, bet viņa prata to ļoti labi noslēpt, jo vienmēr tās drēbes un viss apģērbs viņai bija tiešām ļoti labs, gaumīgs un dārgs, bet tā pašā laikā materiāli viņai gāja ļoti, ļoti grūti. Un tad, runājot ar viņu, es izteicu tikai hipotēzi par to, ka iespējams viņa iepriekšējā dzīvē tur ir bijusi kaut kāds tur, kundziņš, jā, kuram ir piederējuši īpašumi, un viņa uzreiz, jā, viņa ir bijusi, un tur, kur viņa dzīvo, tur viņa ir bijusi kādreiz tas kungs, un tagad viņa tur dzīvo, un viņa nav, un tā, un tā. Bet tas nebūtu tas sliktākais, bet sliktākais bija tas, ka es redzēju, ka viņa lepojās. Ka viņi lepojās ar to, ka viņa iepriekšējā dzīvē tur ir bijis kaut kāds hercogs vai kas tur un tā tālāk, ja. Un tas ir nepareizi, ja. Tā kā es tā iemesla dēļ, arī par ko vēl ir skolotāji brīdinājuši, ja teiksim, cilvēks iepriekšējā dzīvē ir ļoti gribējis būt par ārstu, bet nav kļuvis par ārstu, tad šajā dzīvē vedot viņu, kā saka, ar šīm metodēm skatoties uz iepriekšējām dzīvēm, viņš redzēs, ka viņš ir bijis ārsts. Patiesībā viņš nav bijis ārsts, bet viņš iepriekšējā dzīvē ļoti gribēja būt par ārstu, ja.
Teiksim, ja cilvēks ir iepriekšējā dzīvē ļoti gribējis būt par kungu, ja, nu, nezinu, karali vai par kaut ko, tad vedot viņu šajā iepriekšējā dzīvē, skatoties, viņš ieraudzīs, ka viņš ir bijis kungs, karalis. Bet kaut gan viņš patiesībā nav bijis, ja. Tāpēc būtiskākais ir neiet pie cilvēkiem, kas ar kaut kādām metodēm jums stāsta, kas jums ir bijis, kas jūs esat bijuši iepriekšējā dzīvē. Attīstiet paši savu garu, un kad pienāks laiks, Dievs jums arī parādīs, kas tad tur bija iepriekšējās dzīvēs. Vēlreiz atkārtoju, viņš jums to parādīs tajā brīdī, kad jūs to spēsiet pareizi uztvert, un kad jūsu psihe nesadegs no tā, ko jūs redzēsiet, kas ir bijis iepriekšējās dzīvēs. Jā. Tie cilvēki, kas neievēro dievišķos likumus, bet saka, ka ir augsti attīstīti, jo esot gaišredzīgi, pieļauj ļoti smagu karmisku kļūdu. Man grūti pateikt, vai jau šajā vai nākamajā dzīvē viņiem ļoti smagi nāksies ciest par citu cilvēku maldināšanu. Ja, jo, protams, ka šie cilvēki, daudzi no viņiem, lai nopelnītu naudu, paziņo, ka viņi ir gaišredzīgi, ka viņi tur visu redz, un viņi arī spēja īstenībā pieslēgties tam informācijas avotam un pateikt daudzas lietas pareizi. Viņi pasaka arī daudzas lietas nepareizi, bet tas interesantais, kas ir ar cilvēkiem, ka cilvēki piefiksē to, kas ir pateikts pareizi, bet to, kas ir pateikts nepareizi, aizmirst. Un līdz ar to uzticās tam cilvēkam, ja, kas viņiem ir pateicis pareizi. Nu tā. Tātad, ja mēs atcerētos visas savas iepriekšējās dzīvēs pieļautās kļūdas, kā jau es teicu, tad mūsu psihe to neizturētu, un visticamāk mēs būtu kādā psihoneiroloģiskā slimnīcā. Un Dievs tieši tādēļ atgriež mūs atpakaļ atstrādāšanai mūsu pieļautās kļūdas 12 mūža ciklos, 12 gadu ciklos, 12 mēnešu ciklos, ja. Un tieši tāpēc arī mums ir nepieciešama reinkarnācija, lai mēs mācītos lēnām, daudzu mūžu laikā, jo ja mums būtu viss jāapgūst vienā mūžā, tas būtu par smagu un neiespējami, un tāpēc mums arī ir vajadzīgs daudz dzīves, jā. Kāda tad ir reinkarnācijas galvenā jēga? Reinkarnācijas galvenā jēga ir dot mums iespēju labot savas kļūdas un augt garā. Ja? Un tiklīdz mēs būsim sasnieguši Jēzus Budas apziņas līmeni, ko sauc par apskaidrības iegūšanu, tā mēs no reinkarnācijas apļa uz planētas Zemi iziesim ārā. Bet, jā, izņemot, protams, gadījumus, ja mūsu augstāk stāvošais skolotājs teiks, ka mums ir jānāk atkal iemiesojumā, lai palīdzētu cilvēkiem pārējiem augt garā. Tātad atcerēsimies to pašu svarīgāko, ka galvenā dzīves jēga ir garīga attīstība. Un tikai tāpēc mēs visi esam nākuši iemiesojumā. Mēs nākam iemiesojumā, lai mācītos un celtu mūsu apziņas līmeni, bet tas ir iespējams tikai sastopoties ar slikto. Teorija ir laba lieta, bet teorijai nav jēgas, ja mēs to neesam izmēģinājuši praksē. Un tāpēc mēs sastopamies ar slikto dažādos veidos, dažādās vai personiskā dzīvē, vai darba dzīvē, vai gan tur un vēl kaut kur, bet caur to slikto tad notiek tā mūsu attīstība. Visi sliktie notikumi, kas ir bijuši mūsu dzīvē, viņi visi ir mūsu skolotāji. Mums kaut kas caur tiem notikumiem ir bijis jāmācās. Un tiklīdz mēs sākam izprast tās mācības, kas mums caur tiem sliktajiem notikumiem ir jāmācās, tā mūsu apziņas līmenis paaugstinās. Ja mēs turpinām mācīties no dzīves uz dzīvi, tad kādā no dzīvēm mēs patiešām varam sasniegt apziņas līmeni, kad mēs vairāk nenākam iemiesojumā uz planētas Zeme, bet turpinām iemiesoties un evolucionēt uz citām planētām, uz citos visumos. Cilvēks nav nolemts pieļaut vienas un tās pašas kļūdas no dzīves uz dzīvi. Šāds liktenis piemeklē tikai tos, kas nemācās, ko mēs saucam par otrgadniekiem.
Ja cilvēks patiešām iet garīgās izaugsmes ceļu, ievēro dievišķos likumus, dzīvo pēc savas sirdsapziņas, dzīves laikā apgūst tās mācības, kuras nāk viņa ceļā, tad notiek arī viņa šī garīgā izaugsme. Nākamajā dzīvē viņš apgūs atkal jaunas mācības un atkal turpinās iemiesoties līdz brīdim, kamēr visas mācības ir apgūtas, lai turpinātu evolūciju augstākos līmeņos. Jo uz planētas Zeme viņam, ņemot vērā planētu hierarhiju, viņa nav pati zemākā planēta attīstībā, ir ja runājam par hierarhiju, tad zem planētas Zeme ir zemāk attīstītas planētas, ja? Un tie cilvēki, kuru gari jau ir iztērējuši visas iespējas, lai nāktu iemiesojumā vēlreiz uz planētas Zeme, viņi pārmiesojas uz šīm zemāk attīstītajām planētām, kas ir zemāk nekā planēta Zeme, ja? Tāpēc arī mums ir jādara viss, lai mēs ne tikai izietu ārā no reinkarnācijas apļām uz planētas Zemi, bet lai mēs tālāk iemiesotās uz augstāku līmeņu planētām, ja, kas ir attīstībā virs planētas Zemi. Tas būtu no teorijas viedokļa, ko es gribēju jums pastāstīt. Bet tagad vēl pirms mēs sāksim pārunāt jautājumus, es gribu jums parādīt video, kur šī ir dokumentālā filma latviešu valodā par mūsu Latvijā slaveno iemīļoto basketbolistu Porziņģi. Un šajā dokumentālajā filmā jūs varat pēc tam viņi ir internetā pieejami, jūs varat noskatīties visu filmu, bet es esmu atradusi tieši uzlikusi to fragmentu, kur viņa brālis stāsta par notikumu, kas notika viņu ģimenē, kā pirms Porziņģis piedzima. Kristaps, viņiem ģimenē bija nelaimes gadījums, kur pusotragadīgs brālītis izkrita no 5. stāva pa logu un nositās. Ja. Es ceru, ka man sanāks uzlikt, lai jūs to fragmentu arī dzirdat, un tad pēc tam es viņu pakomentēšu. Tā, man kaut kur ir skaņa, bet, aha. Dzīves smagāko sitienu ģimene saņēma 90. gadu sākumā. Jaunākais brālis Toms, pusotra gada vecumā, nelaimes gadījumā zaudēja dzīvību, nokrītot no 5. stāva. Protams, pārdzīvo jau visu nenormāli, bet kaut kā, nezinu, tā lēnām tiek tam pāri, bet ir nenormāli grūti, ka tu brāli zaudē. Ir nenormāli grūti. Kaut kā mēs tikām pāri. Kur atnāca vēl pēc 5 gadiem, atnāca nākamais. Es vispār brīžiem skatos uz tētu un mammu, man liekas, kā jūs varētu vispār pārdzīvot un pēc tam normāli dzīvot pēc tā. Vispār pilnīgi adekvāti uzvesties un tā. Jā, varbūt kaut kādas lietas bija daudz pa skarbo, jā, bet... Bet norodīja? Jā. Acīm redzot, kas tev nenogalina, tas tev padara stiprāk. Es varu točno to teicienu uz sevi attiecināt. Ja, tā kā, Joprojām atceros vienu gadījumu, kurš es par šito pat neesmu, man liekas, nevienam stāstījis, pat mammai un tētim. Mēs dzīvojam 5 stāvu mājā, 5. stāvā. Un Krisīts, nezinu, 6-7 gadu vecumā saka, ka viņš atcerās, kā viņš pa logu ir skaties, kā Jānis nāk mājās. Krisīts tajā dzīvoklī nekad nav bijis, nekad nav dzīvojis. Viņš piedzima tad, kad mēs jau bijām pāraukuši uz māju. Tā kā es domāju, viens variants ir, kad no vecāku gēniem atmiņā kaut kas paliek un pārdzims bērnā. Otrs variants ir, ka tiešām kaut kas no debesīm tā kā pārdzims nākamajā. Nezinu, kurš tur ir īstais variants, bet kaut kādas atmiņas viņam par to ir. Lūk, arī jūs, es ceru, ka redzējāt un dzirdējāt šo te fragmentu no dokumentālās filmas par Kristapu Porziņģi, kā viņš 5 gadus pēc sava brāļa nāves ir nācis iemiesojumā, un viņš atcerās gadījumu,
ko viņš nevarēja atcerēties, jo viņš nekad tajā dzīvoklī nav dzīvojis. Ja. Es no savas puses varu teikt, es teiktu pa 99%, atstājot 1%, ka varbūt es kaut ko tomēr nesaprotu. Pa 99% es gribu teikt, ka Kristapa gars ir tas pats gars tam dēlam, kurš gāja bojā. Jo par to liecina ne tikai tas, ka viņš pats 6, 7 gadu vecumā atcerējās šādu faktu, bet par to liecina arī tas, ka viņa arī šī sportiskā karjera, viņš ir savu ģimeni iesaistījis savā sportiskajā karjerā. Ja? Es esmu dzirdējusi sporta lielpratēju tādus izteikumus, ka viņš daudz vairāk sasniegtu, ja viņš par saviem aģentiem un tur nebūtu paņēmis brāļus, bet būtu paņēmis profesionālus aģentus un tā tālāk. Bet Kristapam tas nav tas svarīgākais. Es domāju, ka ja viņš par cik bija aizgājis, šis nelaimes gadījums, ka viņš zaudēja ģimeni, un viņam deva Dievs iespēju atgriezties tajā pašā ģimenē. Ja? Tā kā ļoti bieži pēc šādiem nelaimes gadījumiem arī gars atnāk atpakaļ tajā pašā ģimenē. Un Dievs viņam deva tādu iespēju, un līdz ar to viņš neapzināti izjūt ļoti lielu atbildību par savu ģimeni, ļoti lielu vēlēšanos palīdzēt saviem visiem ģimenes locekļiem, jo viņš zina, kādas sāpes gan vecāki, gan brāļi pārcieta, pēc tam, kad tas brālīts gāja bojā. Tā kā jā, es pa 99% saku, ka Kristapa gars ir tas pats gars, kas bija iepriekšējiem brālītim, kurš gāja bojā nelaimes gadījumā. Ja. Šādi gadījumi īstenībā, kā jau es jums teicu, ir aprakstīti un apkopoti grāmatās, ja, tā kā es nezinu, cik viņi tiek uzskatīti tā kā par zinātniskiem pētījumiem, kaut gan jā, zinātnieki pēta šos te gadījumus, ja, bet pagaidām vēl oficiālā zinātne vēl reinkarnāciju neatzīst. Acīm redzot, tie gadījumi, kas ir, varbūt tiek uzskatīts, ka tie nav pietiekami pierādījumi, jā, bet, redziet, arī Kristapa šis video, ko es jums nodemonstrēju, šis arī ir viens no gadījumiem, kas pierāda to, jo tam nav nekāda izskaidrojuma. Kā var zināt un izskaidrot, kā varēja Kristaps 6, 7 gados atcerēties to, ka viņš ir bijis, pareizāk sakot, viņš nebija bijis, bet kā viņš varēja atcerēties, ka viņš ir pa logu skatījies un gaidījis brāli, jo tas nelaimes gadījums tieši tāds arī bija noticis, kad brālīts bija skatījies pa logu un nācis brālis no skolas, un tad viņš izkrita ārā, pārliecās pārāk daudz pāri tai maliņai un izkrita ārā pa logu, jā. Lūk, tas būtu tā no manas puses, ko es gribēju jums pastāstīt par šo te reinkarnācijas pārdzimšanas likumu. Un tagad jūsu jautājumu, un es lūkšu Artu ieslēgt mikrofonu. Jā, labvakar. Labvakar, Artu. Paldies. Kādi komentāri? Paldies, Elvita. Jā, man ļoti patika gan atkārtot, gan kaut ko dzirdēt, kas varbūt ir piemirsies, vienā brīdī piemigu, kas man ir vispār neraksturīgi. Es neatceros, kad tā ir bijis, bet uz ko es pamodos. Un tāpēc arī būs mans jautājums. Es pamodos, ka tu teici, ka galvenais mūsu uzdevums vai reinkarnācijas uzdevums ir, lai mēs attīstītos garīgi. Ja jau šis ir galvenais un lielais uzdevums, tad pēc loģikas un sapratnes vajadzētu būt tā, ka skolā, bērndārzā, skolā šis ir numur 1. Bet kaut kā nav. Un tad paturpiniet, es domāju, labi, pieņemsim, kad neatzīst to reinkarnāciju un ka līdz tam mums vēl jāmācās, bet kristieši, kas tā kā jau to kristīgo mācību un it kā to garīgo attīstību attīst. Vismaz manā bērnībā es atceros, mums bija vai kristīgā mācība vai kaut kas tāds bija skolā. Bet šodien nav nekā. Tad mans jautājums ir, vai mēs tā kā ejam uz leju un kaut kad sāksim iet uz augšu un sāksim skolās brīvi. Šīs mācības būs numur 1, vai būs vēl daudz, ilgāk jāgaida. Kad kaut kas tāds notiks un kāds sapratīs to.
Nu, tu jau Vārta zini, ka sirdsapziņas skolā mēs esam izvirzījuši mērķi līdzsvarot garīgo un intelektuālo attīstību. Un mums patiešām mēs pievēršam uzmanību šai garīgai attīstībai. Varētu teikt, ka arī varbūt tās vēl jāpadomā, kā vēl labāk to visu attīstīt un izdarīt un tā tālāk, bet nu, mēs redzam šo te progresu, ka nu, bērni nu, labi sāk visus šos jautājumus īstenībā uztvert, izprast un tā tālāk. Jā. Cits jautājums, ko mēs dodam mazākiem bērniem un ko mēs dotu skolā, bet nu, mēs vēl neesam tik tālu tikuši, mums vēl pagaidām ir tikai pirmsskola, kaut arī ir ļoti liela vēlēšanās iet tālāk un attīstīt skolu. Es domāju, ka šis laiks ir tik ļoti sarežģīts, un ja kaut kādas kara darbības nāks vairāk arī mūsu virzienā, ja nu, no visām tām pārmaiņām un jukām, kas šobrīd pasaulē ir haoss, ja? Un ja no šī hauss nevar, hauss iznīcina, ja? Tā kā kaut kādā brīdī ir jāsāk kaut ko kārtot, un es domāju, ka, lai kā tur mēs varam tur kritizēt par kaut kādiem lēmumiem, kas notiek mūsu valstī dažādās jomās, tomēr mēs redzam, ka cilvēki cenšas, nu varbūt tas neizdara pareizos lēmumus, bet cenšas kaut ko mainīt un tā. Un es domāju, jo smagāk ies pasaulē, jo šie jautājumi kļūs aktuālāki arī izglītības sistēmā un arī izglītības sistēmā par viņiem runās. Man ir grūti prognozēt šobrīd, kurā brīdī izglītības ministrija būs ar mieru akceptēt to, ka teiksim, šos dievišķos likumus māca skolā un kādā veidā un tā tālāk, ja, jo pagaidām vēl ir tāda pretestība tam visam un uzskatu to par muļķībām, bet dzīve jau pārmācīs, jo to jau es redzu, teiksim, arī sniedzot palīdzību cilvēkiem, kuriem ir smagas veselības problēmas. Un tad ir ļoti interesanti īstenībā ar viņiem runāt, kad viņi pasaka, jā, kamēr es biju vesels, es tam visam neticēju, un tagad es tam ticu, un tas viņiem palīdz arī atvesaļoties un tā tālāk. Jā, tā kā es domāju, ka pārmaiņas būs diezgan straujas, nu, grūti pateikt, vai tas notiks tuvākajā desmitgadē, bet es domāju, ka tas notiks jau tuvākajā desmitgadē, jo viss tas, kas notiek šobrīd pasaulē, tas notiek tik ļoti strauji, ka man liekas, ka savādāk cilvēci nevarēs vienkārši nomierināt savu dvēseli, jo dvēseli var nomierināt tikai tad, kad tu sāc izprast to patieso dzīvi, kas tad īstenībā ir dzīve. Ar tavai es atbildēju? Jā, es vienkārši tā aizdomājos par to kristietību, jā, ka vismaz agrāk kaut kā tika runāts par to, tad tagad tā klusāk un tā pa spirāli izskatās, ka iet uz leju. Bet jā, es piekrītu, ka varētu būt, ka tuvākā laikā, ja vairāk runās vai darbosies vai meklēs tās formas, varbūt arī citas iestādes Latvijā vai kādi cilvēki, kas iet šo ceļu, tad varētu būt pārmaiņas. Un tad man bija otrs jautājums, mēs zinām, ka mēs tā kā ejam cikliski, ir kaut kāda labāka perioda, un tad ir tādas krīzes, grūtāk periodi, vai tad, kad ir tās krīzes un tie grūtie periodi, tie īstenībā arī ir, ka mēs augam garā, kad tas sakrīt, ka tas ir arī tas posms, nevis tas mierīgais periods, kad ir tā drusku labāk. Bet kad ir diezgan slikti un ir tās lielās mācības. Bet sakot, jā, ja mēs augam garā, ja mēs tās grūtības ar pareizu domāšanu, ar pareizu attieksmi pārvaram, tad mēs augam garā. Ja mēs tikai ciešam, jo tās ir ļoti bieži ciešanas lielas, ja mēs tikai ciešam, ja mēs vēl sākam citus vainot savās nelaimēs, tad garā augšana nenotiek. Tad tā iespēja nav izmantot. Garā augšana notiek tad, ja mēs izprotam, ko tā situācija grūtā man māca, kas man ir jāmaina savā domāšanā, kas man ir jāmaina savā attieksmē, un ka mēs ne tikai domājam, bet mēs arī to mainam. Mēs arī to izdarām. Ja?
tad notiek garā augšana. Ja? Teiksim, es minēšu piemēru, viena no manām neapgūtajām mācībām, ko jau es esmu tā kā apzinājusies agrāk, un redzot arī ģimenē, ja es redzēju, ka tēvam arī bija tā pati neapgūtā mācība, un ka tā tāda dzimtas jau mācība, un tā bija uzticēšanās mācība, ja, un tad man nācās, kā saka, piedzīvot gan nodevības, gan nu, visu kaut ko nācās piedzīvot, un es ļoti šo jautājumu skatījos, tiešām studēju, ko lielie skolotāji par to visu saka. Un man jāsaka tikai, es jau vairs neatceros, vai mēnesis vai 2 mēnešus, bet salīdzinoši nesenā pagātnē, es vienā naktī pamodos un pēkšņi sapratu, kā pareizi ir, teiksim, uzticēties vai neuzticēties, ja? Nu, kā pareizi, kādai jābūt ir tai pareizai attieksmei, ja? Un tad es tiešām sajūtu to iekšējo to svētlaimi, nu, beidzot to sapratu jau ilgi par šo jautājumu, kas saka, interesējies, mācījies uz savas personiskās ārdas, ja, izjūtu dažādas tās situācijas, un beidzot man, nu, kā lai saka, kā bērns saka, pielece, ja, kas tad tas ir. Lūk, tajā brīdī mans gars pakāpās pa vienu pakāpienu uz augšu, ja. Bet tādas mācības jau ir ļoti daudz, tas ir tikai viens tāds mazs pakāpieniņš, ja. Un tā, ka nāk tās ļoti grūtās mācības, nu, tad, teiksim, dzīves brīži, kad ir tādiem smagiem pārbaudījumiem, ja, tur, teiksim, ģimenē problēmas, šķiršanās vai kaut kas, ja. Tās jau ir ļoti grūtās mācības, ja. Un tad arī ir ļoti, ļoti jādomā, kāpēc mani tas piemeklē, ja, kas man caur to ir jāmācās. Un tad, kad neatkarīgi no tāds, kāds ir rezultāts, vai tā ģimene tiek izšķirta vai netiek izšķirta, bet galvenais ir, ko tu iemācies caur to, ja, ko tu esi apguvis caur to, ko tu esi sapratis caur to. Nu, teiksim, ir cilvēki, kas ir šķīruši laulību un mūžu nogalē saprot, ka tā bija kļūda, ka vajadzēja tomēr pārvarēt to grūto brīdi. Bet tajā brīdī, kad tas viss bija, tad likās, ka nu, vispareizākais ir šķirties, priekš kā mocīties un tā tālāk. Jā. Man ir ļoti, ļoti žēl, ka ļoti daudz attiecības tiek šķirtas, tā ļoti viegliprātīgi, ka cilvēki nesaprot to, ka viņiem ir dot iespēju ar to kaut ko mācīties, jā, bet, nu, katrs mēs ejam savu ceļu, jā. Arta? Jā, paldies, tu man jau radās 3. jautājums, bet to es varbūt tad citreiz pajautāšu. Nu, jautāju jau vien tagad, citreiz tev aizmirst. Uzreiz? Nu, Jā. uz ko es norezonēju, man uzreiz izskrēja tirpiņš, un man uzreiz tev tad gribējās paprasīt, vai nu, lai tu uzraksti rakstu, vai nu, lai tu īsti pakomentē, ko tad tu saprati par uzticēšanos, jo es sapratu, kad es laikam to uzticēšanos saistu vairāk ar tām seksuālām attiecībām, ka es to vīru nekrāpju. Bet es tagad saklausīju, ka bieži vīrs man ir teicis, ka es viņam neusticos. Un tad, kad tu to pateici, tad es sapratu, ka varbūt, ka es šausmīgi šauri uz to skatījusies. Tā kā es gribētu kaut kad vai nu kaut kādu rakstu, vai nu kaut ko, kur varbūt tu to, ko es sapratu, var padalīties. Jo gan jau, ka nav tā, kā es domāju, gan jau, ka tur ir vēl kaut kas. Jo es kaut kā, man tagad sajūta, ka es tā šauri esmu uz to skatījusies. Nu, Jo nav man tā krāpšana, nē, nekas tāds, bet es tā vienkārši domāju, kāpēc man vīrs, man tikko kad tu teici, es sapratu, ka viņš man ļoti bieži teicis, ka es viņam neusticos. Es domāju, bet par ko tu runā? Jā, par ko tu runā? Jā, nu, es ar tiesaku tev uzrakstīju domātājs LV, Es uzrakstīšu, jā. uzrakstīt to savas pārdomas, pieredzi un jautājumu, jā, un tad, protams, ka es atbildēšu, jā. Jā. Labi, paldies liels, jā. Jā, Paldies. Arta. Ieva, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā. Nu, Ieva, vai tev ir kāds komentārs vai jautājums? Nu, ir viela pārdomām, bet, nu, ja tā jautāt var,
Es atceros no skolas laikiem apmēram 6., 7. klase. Es gāju uz skolu, es jau zināju iepriekš, kas tajā situācijā notiks. Tas arī varētu būt saistībā ar to, kad es tā kā atcerējos, ko es iepriekšējā dzīvē esmu darījusi. Nē, tas ir kas cits. Ne? Pirms mēs Tas, nākam, kas ir. pirms mēs nākam iemiesojumā, mēs noskatāmies īstenībā filmu jau lietas, kuras mūsu dzīvē būs. Jā. Protams, mēs ar savām izvēlēm ļoti ietekmējam savu dzīvi, bet ir lietas, kuras mūsu dzīvē būs, kuras ir noteiktas jau, jā, ka mums tam ir jāiziet cauri. Jā. To sauc par deja vu. Jā. Un mazi bērni, jā, īpaši tā kā atcerās, pēkšņi atcerās, bet tas, ko viņi atcerās to, ko viņi ir redzējuši pirms iemiesošanās. Skaidrs. Tas man vienīgi tā ienāca prātā šobrīd. Labi, ja tev nav nekādu jautājumu, paldies. Jā, paldies. Ilze, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā, Ilze, labprāt uzdošu jautājumu. Jā, lūdzu. Mani dzird, ja? Jā. Es sadzirdēju, ja es pareizi sapratu, kad cilvēks dzīvojot, viņš var nokārtot tos savus dzīves eksāmenus, un pēc tam nākošos gadus jau tā kā dzīvot, nesaņemot vairs tos lielos eksāmenus. Vai es pareizi sapratu? Pēc būtības mums nav jāsaņem ciešanas, jā? Lielie eksāmeniem mums pat nav jābūt. Ja mēs visu laiku mācāmies no maziem testiem, ja, jo maziem eksāmeniem, lielos dzīves eksāmenis, ka mums ir liels ciešanas, ja, mēs saņemam tikai, tas liecina par to, ka mēs neesam kaut ko apguvuši dzīvē. Otrs, kas gan var būt, kad arī mēs piedzīvojam lielas ciešanas, ka varbūt mūsu gars grib atstrādāt kaut kādu noteiktu karmu, kas ir uzņemta no iepriekšējām dzīvēm, un tad mēs arī sastopamies, teiksim, ar ļoti lielām ciešanām, bet tas ir tieši tādēļ, lai mēs caur tām ciešanām ne tikai atstrādātu karmu, bet arī strauji augtu garā, ja. Bet tā principā, ja cilvēks visu laiku mācās no sīkumiem, ja, teiksim, man ir svētdienās grupa Dvēseles miers uzņēmumā, kur es skaidroju katram dalībniekam neapgūtās mācības, un mēs skatāmies tikai uz vienu nedēļu, kas ar to cilvēku ir noticis nedēļas laikā. Un tie, kas jau ir tā ilgstoši jau šajā grupā piedalās, ja viņi saka, bet man vairāk nekas tāds liels nav noticis, man jau tikai tādi sīkumi. Un es saku, bet tas jau ir labi, ka tev notiek sīkumi, un tagad caur tiem sīkumiem mēģināsim apgūt tās mācības, jo labāk, lai tev ir sīkumi, ja, un ka tu apgūst mācības caur sīkumiem, nekā, ka tevi sit ar ļoti nopietniem, sāpīgiem dzīves notikumiem, ja. Tā kā jā, tas ir tas, ko es šajā grupā redzu, īpaši ar tiem cilvēkiem, kas jau ilgstoši, ka viņiem nav vairs lielas problēmas, bet mazās problēmiņas ir, protams, jo Dievs jau grib, lai cilvēks mācās. Jā. Vai es atbildēju, Ilze? Jā, jā. Es esmu izgājis tām lielām eksāmeniem cauri, un tas mans svētīgākais laiks ir bijis manā dzīvē visgrūtākais un vissvētīgākais. Jā, un bez tā es nevarētu, jā, es bez tām lielām ciešanām nevarētu garā augt. Jā, to es tā godīgi varu pateikt. Un kā zināt, kā zināt, vai ir kaut kādas tie kritēriji, kad es tā kā varu tad sevi saprast, pārbaudīt, vai varbūt pat svarīgāk zināt, saprast, kas man ir vēl jāapgūst. Tas ir tas pats, tas, kas kaitina. Jā, tas ir tas pats viss, kas kaitina, neapmierina, apbēdina, viss ar mīnuszīmi. Viss tas, ko tu vari savā dzīvē teikt, tas ir mīnuszīme, tās ir tavas neapgūtās mācības. Jā, paldies. Tad ir jāturpina mācīties, jo ir vēl lietas, kas.
Ticiet kas man, ir. mums ir daudz, kas, nu, nevelti mums ir pietiekami garš mūžs no Dieva puses dots, lai mēs, nu, tiešām apgūtu ļoti daudz, un Dievs ļoti priecājās, ja mēs mācāmies, ja daudz cilvēki, nu, es teiktu, ka lielākā sabiedrības daļa nemācās. Jā, īstenībā vēl maz salīdzinoši cilvēki, kas mācās, jā, bet, nu, prieks par tiem, kas to dara. Jā, paldies, paldies liels. Paldies, Ilze. Nu, Taķena, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Taķena? Laikam es nedzirdu Taķena. Vari parunāt? Jā, nu, kaut kas mums ar Taķenu, kaut kas ar sakariem, ne, es nedzirdu Taķenu, tā kā, diemžēl. Ja nu ir kāds tev jautājums, tu vari uzrakstīt. Jā, mēs tevi nedzirdam, diemžēl, Taķena, jā. Ja tev ir kāds jautājums, tu vari uzrakstīt, bet dzirdēt nedzirdam, jā. Nu, vai ir vēl kādai meitenei kāds jautājums? Es varbūt tad par tiem cikliem varbūt kaut ko drusku precizēt, labprāt, tie, nu labi, 12 mūži, tie man tur tā mazāk interesē, tie 12 gadi, 12 mēneši. Jā, nu jūs varat, kā saka, uzzīmēt taisnu līniju un tad atzīmēt nogriežņus ik pa 12 gadiem. Jums būs 12, 24, 36. Tad tālāk bija 48, 60 un tā tālāk, ja, ik pa 12 gadiem. Un īstenībā paskatīties, kādā vecumā jums ir nu, tie pārdzīvojumi lielie, nu, ka tie lielie pārbaudījumi ir nākuši. Parasti viņi nāk pirms cikla beigām, ja. Tas ir, nu, pieņemsim, kā es teicu, mēs jau te esam visi pieauguši, jā, 12, 24, 36, 48, jā, nu tad tas pārdzīvojums nāk pirms, nevis 48, viņš jau būs ātrāk, jā. Un tad viņš var samilst, vai nu viņu atrisina, teiksim, vai nu viņš var samilst, nu, ka, teiksim, paliek arvien grūtāk un grūtāk un grūtāk, jā, uz cikla beigām, jā, un tad, ja tiek pāri, tad viss labi, bet ļoti bieži, nu, netiek pāri, jā. Nu, tā. Un 12 mēneši tas ir, mēs zinām, ir 12 mēneši, tad mums pārbaudījumi var būt jau arī gada sākumā. Bet, ja mēs viņus gada sākumā labi risinām, tad viss ir kārtībā, bet ja mēs viņus nerisinām, ignorējam, tad gada beigās, kad ir oktobris, varbūt jau septembris, ja septembris, oktobris, novembris, nu tad var būt riktīgs sitiens, jo, pieņemsim, atcerieties to pašu Zolitūdas nelaimes gadījumu, viņš notika, ja nemaldos, 21. novembrī, ja. Īstais laiks, kad karma atgriežas, kas ir sakrājusies, ja, tas bija tāds sitiens Latvijai, ja. Nu, ar šo te nelaimes gadījumu Zolitūdē un tā tālāk, ja. Tā kā gada beigas ir, ja mēs runājam pa mēnešiem, tad gada beigas ir tās, kad var būt sarežģīti, bet tā pašā laikā arī tagad, ja mēs runājam par to pašu karu, ja, nu viņš tur var būt gan janvārī, gan februārī, gan martā, nu viņš, kas saka, iet visu caur gadu, ja, tā tālāk, ja. Bet tas lielais sitiens parasti ir cikla beigās, bet nevis pašās beigās, bet nu kaut kādus tur 4, 3 mēnešus vai gadus, kurā atkarībā kā skatās, vai saprati, saņēmi atbildi, jā, saprati to principu. Saņēmu ļoti precīzi atbildi, visu sapratu, jā, viss sakrīt. Jā, viss sakrīt, jā. Jo es arī paskatījos savu ciklu, nu, ik pa tiem 12 gadiem, tad es arī paskatījos, ka jā, ka man tie smagie pārdzīvojumi, kad mani sita un pēra, jā, tad arī, jā, tas bija cikla beigas, 12 gadu cikla beigas, jā.
Nu tā, bet atkal, ja mēs runājam, teiksim, par laulības dzīvi, ja, teiksim, patiecībām, ja, tad tā kā 5 gadus nodzīvo kopā, tad ir sarežģīti attiecībās, un tad nākamais ir 10 gadi, un tad 15 gadi, ja, bet tas ir tā, kad, nu, tāpēc arī ir 10 gadi kopā, tas arī ir cikls, nu, tāds cikls, 12 gadu cikls, un tad tajā 5 gadu, 10 gadu, nu, tad no 5 gadi līdz 7, ja tiek pāri, tad, kā saka, 7-niekam tiek pāri, tad atkal dzīvo, tad atkal, kad ir 10 gadi kopā, tad atkal var būt krīze, un ja tiek pāri līdz tiem 12 gadiem, tad atkal dzīvo, jā, bet nu jā, nu, tā ir cikliski, jā, pie eksāmena visiem, jā. Bet tā, es skatos, ka Taķena ir uzrakstījusi, tā, es to tās. Kā varētu palīdzēt izprast savu vienotību ar cilvēkiem, īpaši, kur ir it kā rada sāpes? Nu, man palīdzēja tieši tas, kad es sapratu, to, ko es arī jums šodien stāstīju, ka tie cilvēki, kas mani ir visvairāk sāpinājuši, ka garu pasaulē īstenībā mēs esam bijuši tuvi gari, un ka mani sāpināja tikai viena iemesla dēļ, lai es caur to mācītos un augtu garā, un tas man atvēra piedošanai, es varēju arī šiem cilvēkiem līdz ar to arī piedot, un nu, kā saka, nu, man tieši šis te garīgās izaugsmes ceļš ejot un apgūstot šos dievišķos likumus un mācības un izprotot ar vien labāk dzīvi, kāpēc notiek, tas man arī, nu, palīdzēja, kā saka, piedot tiem cilvēkiem, kas man ir visvairāk sāpinājuši. Nu, es nezinu, vai es varēju Tatjanai atbildēt, bet nu tā. Vai ir... Vēl par šo pašu jautājumu, tad es pareizi saprotu, tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas man šajā dzīvē sāpina, ir sāpinājuši, tad mums ir garā, mēs esam bijuši tuvi, esam tuvi. Tas nozīmē, iepriekšējā dzīvē mēs esam viens otru mīlējuši, vai vismaz tas cilvēks ir mani mīlējis. Viņš garīgi bijis ļoti, ļoti tuvs iepriekšējā dzīvē. Nē, tas nav garantija, ka iepriekšējā dzīvē jūs esat bijuši tuvi, bet tā ir garantija, ka garu pasaulē, kā gari, gan jūs esat tuvi. Jo varbūt, ka iepriekšējā dzīvē arī viņš ir sāpinājis, bet garu pasaulē jūs esat tuvi. Tā kā, jo ir jāsaprot, ka reālā pasaule ir garu pasaule. Tur viss ir patiesi. Uz planētas Zeme mēs jau visi spēlējam teātri, katrs savu lomu, un režisors Dievs palaiž uz skatuves tos, kurus vajag, lai mēs apgūtu kādu mācību, ja? Tā kā, nu, uz Zemes viss, kas ir bijis gan iepriekšējās dzīvēs, gan šajā dzīvē, tas ir viss izrāda, ainiņas, teātris. Tā īstā reālā dzīve ir smalkajā pasaulē. Tur ir tās īstās attiecības. Tās jau nav uz planētas Zeme. Tas ir tā ļoti interesanti, jā, kā mēs spēlējam to savu lomu, un tad tās lomas mums arī vienas dzīves laikā mainīties, un kā tās lomas mainās vispār no dzīves uz dzīvi, viņas mainās, jā. Tā kā tā. Atbildēju? Jā, bet tur ir vēl ko domāt. Es uzreiz pēc tam paturpināju tos domāšanu, kā tad ir, ja, piemēram, man pašai liekas, ka es nevienu tā kā neesmu apzināti kaut kā sāpinājusi. Tas ir kā, tad kur ir tā kā tie gari, ar ko esmu, vai vienkārši es neesmu redzējusi tās situācijas, kad es esmu sāpinājusi. Nu, varbūt gan. Pieņemsim variantu, ka tu patiešām neesi sāpinājusi šajā dzīvē, bet iepriekšējā dzīvē, ja tu esi sāpinājusi, tad šajā dzīvē tie gari, kurus tu sāpināji iepriekšējā dzīvē, šajā dzīvē tev atdod karmisko parādu un sāpina tevi. Jo karmiskais parāds, mēs runāsim kādā no nākamajām nodarbībām par karmas likumu, jā, tur ir ļoti daudz nianses, jā.
ļoti daudz nianses. Bet var arī būt tas otrais variants, ka tu varbūt esi sāpinājis, bet neesi nemaz apzinājusies to, ka tu esi sāpinājis. Ja? Nu, piemēram, es savā dzīvē esmu vairāk kārtīgi sastapusies ar situāciju, ka es esmu uzzinājis, ka es esmu tur tādā un tādā situācijā kādu sāpinājis, un man pat nojausma nebija, ka es esmu sāpinājis. Tā kā tā var būt. Vai ir vēl, Paldies. vai vēl kāds jautājums meitenēm? Labi, tad mēs ar to arī beigsim. Paldies, ka piedalījāties šajā nodarbībā, un uz nākamā nodarbība būs apmēram pēc mēneša. Uz tikšanos!